Labdien! Mani sauc Iluta. Patreiz es atrodos Pļaunieku tirgū. Taisīšu olu nūdeles ar dārzeņiem un, protams, ar desiņām, kur nu vīrieši bez gaļas. Man vajadzētu kaut kādus sīpoliņus. Jā, vēl papriku, vienu sarkanu un vienu mazāku dzeltenu. Un viens puķu kāpostiņš vēl, tas ziedkāpostiņš. Es gribētu burkāniņus reku šos te. Un ziniet, vēl varbūt buntīti dillītes iedodiet, lūdzu. Vajadzētu vienu mazu brokolīti. Palicis pēdējais ingredients, tas ir desiņas, jo, tīļi ar dārzeņiem vīrietis neiztiks, tas ir viennozīmīgi. Tā, puržāvētās desiņas ar sieru. 2, 4? 4, lieliet 4, jā. Būs jau pa daudz. Dodiet tos piena, lūdzu. Jā, kādus. Arī 4. Visu var nopirkt ļoti ātri vienā vietā. Dārzeņi, gaļiņas, svaiga gaļiņa. Viss ir uz vietas, fiksi var sapirkt. Lūk, tagad es esmu atgriezusies no Pļaunieku tirgus. Ar svaigos dārzenīšus esmu atvedusi un desiņas, un tagad ķeramies pie gatavošanas. Tā, griežam dārzenīšus, sagatavojam visus dārzeņus, sagriežam mazākos gabaliņos. Tā viss droši vien šitas tāds paliels trāpījās, tik lielu nevajadzēs. Vienus kāpostus ēst jau arī nevar, neesam jau zaķi. Mājās gatavots, es uzskatu, ka mājās gatavots ēdiens, tas ir pats labākais. Tagad tā papriku tādos vidējos kubiciņos sagriezīšu. Tādos, var jau smukākos gabaliņos, bet ja ļoti steidzās, mēs varam jau slēgt uguni, var ieliet eļļiņu, var arī īstenībā sviestiņu, kam garšo, bet, sametam, lai tik nav pa daudz, metam burkānus arī. Tā, uz tādas vidējas uguntiņas. Bišķītiņi ir jāpielej ūdens, lai viņi tā kā pasautējās, jo cepties viņi tad baigi ilgi cepsies. Un tomēr tad to vāciņu arī vajag uzlikt. Tā, un tad griežam sīpolu, vispār sīpolus griezt. Man jau no jaunības nekad nav paticis. Un pa to laiku, kamēr mums tur viss tā smuki sautējās, mēs jau varam griezt desiņas. Principā šeit var arī likt visādas, te var improvizēt. Var viss tas filēņu likt, var visādākas gaļiņas likt. Mums garšo desiņas, un tad ir tā, lai miksā mēs puržāvētās un vārītās, tad mēs metam iekšā arī sīpolus un papriku, atkal apmaisam, un šitas viss arī, lai vēl pasautējās. Es jau esmu uzlikusi ūdeni vārīties, tad, kad būs ūdens uzvārījies, tad uzmetīsim nūdelītes. Šīs ir ātri vārāmās. Fiksi 3–5 minūtītes, liekam klāt desiņas. Desiņu ir daudz desiņas, tas ir pats garšīgākais. Tad mēs varam pielikt klāt sojas mērcīti, protams, ka piparus, kur tad bez tiem. Un tad es vēl arī ielieku papriku garšvieliņu. Sāli var, bet tā pagaidām es lieku drusciņu, un pēc tam jāskatās pēc garšas. Būs gatavas nūdelītes, šito visu liekam klāt, un ēdiens būs gatavs. Un atkal samaisam. Krāsaini un skaisti, protams, ka arī garšīgi. Tad vēl burtiski kādas minūtītes, 3–4. Viss kārtīgi, lai viņi tur sadraudzējās savā starpā. Pašās beigās sagriežam smalki dillītes, tas ir virsū skaistumiņam. Tā, lūk. Nedaudz dillītes. Šitā te smuki, to es arī noskatījos no krutajiem pavāriem televīzijā. Ēdiens ir gatavs. Lai labi garšo, labu apetīti!